Uz nepieciešamību veikt salā, lūgšanu un maksāt zakā norāda, kā arī viendievību izskaidro sekojoši Allāha vārdi, un mēs nepavēlējam neko citu, kā tikai pielūgt Allāhu un kalpot viņam patiesi kā viendievi, veikt lūgšanu un maksāt zakah. Al-Bayyina 98:5. Uz nepieciešamību gavēt Ramadāna mēnesī norāda sekojoši Allāha vārdi, ak tie, kuri noticēja. Pavēlēts jums gavēt, tāpat kā tas tika pavēlēts jūsu priekštečiem, iespējams jūs kļūsiet vieni no dievbijīgajiem. Al-Bakara 2:18:3. Uz nepieciešamību veikt hadžu norāda sekojoši Allāha vārdi, un tiem, kam ir iespēja, jāveic hadžu uz māju Kābu, veltot to Allāham. Bet ja kāds nenoticēs, Allāhs ir bagāts un neizjūt vajadzību pasaulēs vispār. Al-Imran 3:97. 2. Otrā pakāpe – īmāna ticība. Īmāns sastāv no vairāk kā 70 atzariem, no kuriem augstākais ir šekojošu vārdu izrunāšana, neviens nav pielūgsmes vērts, izņemot Allāhu, lā ilāha illa Allah, bet zemākais – šķēršļu novākšana no ceļa. Arī kautrīgums vai pieticība ir viens no īmāna atzariem. Īmāns balstās uz 5 principiem. Ticība Allāham, ticība eņģeļiem, ticība grāmatām svētajiem rakstiem, ticība praviešiem, ticība pēdējai dienai, ticība liktenim tā labumā un ļaunumā. Uz šiem principiem norāda Allāha vārdi, ne jau tajā ir likumība, ka vērsiet savas sejas uz austrumiem un rietumiem, bet likumīgs ir tas, kas noticēja Allāham, pēdējai dienai, eņģeļiem, grāmatai un praviešiem. Al-Bakara 2:17:7. Uz ticību liktenim norāda Allāha vārdi, patiesi, mēs radījām visas lietas ar likteni. Kamar 54:49. Šeiks Solihs ibn Abde al-Aziz Ali-Šeiks ir teicis, imāns ir vārdi, darbi un pārliecība, kas palielinās ar paklausību un pazeminās ar nepaklausību. Tulka komentārs. 3. Trešā pakāpe – ihsān. Ihsān nozīme izskaidro teiciens, pielūgt Allāhu tā, it kā tu viņu redzi, un pat ja tu viņu neredzi, tad viņš tevi redz. Uz ihsānu norāda Allāha vārdi, patiesi, Allāhs ir ar dievbijīgajiem un ar tiem, kuri dara labus darbus ar ihsānu. An-Nahl 16:12:8. Arī šie Allāha vārdi, un uzticies varenajam, žēlsirdīgajam, kurš redz tevi, kad tu stāvi lūgšanā, vērsies pie Allāha zemes paklanīšanas laikā. Patiesi, viņš ir dzirdošs, zinošs. Aš-Šuara 26, 217-220. 217, 218, 219, 220. Kā arī šie Allāha vārdi, lai arī kādā stāvoklī jūs nebūtu, lai arī ko jūs nelasītu no Kurāna, un kādu darbu jūs nedarītu, mēs būsim jūsu liecinieki no paša sākuma. Jūnus 10:61. Pieradījums no sunnas, Džibrīla hadīs no Umara ibn al-Khatāba, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts. Viendien mēs sēdējam ar Allāha pravieti, kad parādījās vīrietis ārkārtīgi baltā tērpā ar ārkārtīgi melniem matiem. Uz viņa nebija redzamas ceļa pazīmes un neviens no mums viņu nepazina. Viņš apsēdās pretī pravietim, piespieda savus ceļgalus viņa ceļgaliem, uzlika savus plaukstas uz viņa augšstilbiem un teica, Muhamed, pavēsti man par islāmu. Pravietis teica, islāms nozīmē, ka tev jāliecina, ka neviens nav pielūgsmes vērts izņemot Allāhu, un ka Muhameds ir viņa pravietis, jāpilda lūgšanas, jāmaksā zakā, jāgavē Ramadāna mēnesī un jāveic hadžu, ja ir iespēja to izdarīt. Viņš teica, tu teici pareizi. Mēs bijām pārsteigti par to, ka viņš gan jautāja, gan apstiprināja atbildi. Tad viņš teica, pavēsti man par imānu. Pravietis teica, tev jātic Allāham, viņa eņģeļiem, viņa grāmatām, viņa praviešiem, pēdējai dienai un tev jātic liktenim ar tajā esošo labumu un ļaunumu. Viņš teica, tu teici pareizi. Un turpināja, sakot, pavēsti man par ihsānu. Pravietis teica, tev jāpielūdz Allāhs tā, it kā tu viņu redzi, un pat ja tu viņu neredzi, viņš tevi redz. Viņš teica, pavēsti man par to, kad pienāks stunda, pasaules gals. Pravietis teica, tas, kuram tiek jautāts, nezin vairāk par to, kurš jautā. Viņš teica, tad pavēsti man par tās zīmēm. Pravietis teica, māte piedzemdēs savu kundzi, un tu redzēsi baskājienus, plikus un trūcīgus aitu ganus sacenšoties augstceltņu būvniecībā. Pēc tam viņš aizgāja, bet mēs vēl nedaudz uzkavējāmies. Pēc tam pravietis teica, Umar, vai tu zini, kas uzdeva jautājumus? Es teicu, Allāhs un viņa pravietis zina labāk. Viņš teica,
Tas bija Džibrils atnācis, lai iemācītu jums jūsu reliģiju. Muslim Kitāb al-Imān 1. Trešais princips – zināšanas par jūsu pravieti Muhammedu. Viņš ir Muhammeds ibn Abdullahs ibn Abde al-Mutālibs ibn Hašims, un Hašims ir no Kuraišītu cilts. Kuraišīti bija arābi, bet arābi ir Ismaila ibn Ibrahīma al-Halila pēcteči, miers un Allāha svētība viņam un mūsu pravietim. Viņš dzīvoja šai pasaulē 63 gadus, no kuriem 40 pirms aicinājuma kļūt par pravieti un 23 kā pravietis un sūtnis. 10. Allāhs nozīmēja viņu par pravieti, kad nosūtīja ajātu, lasi tava kunga vārdā, kurš radīja. Al-Alak 96, 1. Un par sūtni, kad nosūtīja ajātu, ak, ievīstījies apmetnī. Al-Mudasir 74, 1. Viņš ir no Mekas, bet veica hidžru uz Medīnu. Allāhs viņu sūtīja brīdināt cilvēkus no širka, partneru piedēvēšanas Allāham, veikšanas un aicināt viņus uz tauhīdu, monoteismu. Uz to norāda Allāha vārdi, ak ievīstījies apmetnī. Celies un brīdini. Un savu kungu cildini. Savas drēbes notīri. Vairies no netīrumiem. Neceri uz lielāku atalgojumu nekā no Allāha. Un esi pacietīgs tava kunga vārdā. Al-Mudasir 74, 1-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Šo vārdu skaidrojums ir: celies un brīdini. Brīdini no širka veikšanas un aicini uz tauhīdu. Un savu kungu cildini. Cildini viņa diženumu caur tauhīdu. Savas drēbes notīri. Attīri savus darbus no širka. Vairies no netīrumiem. Netīrumi ir elki, un izvairīšanās no tiem nozīmē atsacīšanos, naidu un noliegumu pret tiem un tā praktizētājiem. 10 gadus pravietis, es tam sekoju un saucu cilvēkus uz tauhīdu. Pēc 10 gadiem viņš tika pacelts debesīs, kur viņam tika pavēlēts veikt 5-reizējās obligātās lūgšanas. 3 gadus viņš tās veica Mekā, bet pēc tam pārceļoja uz Medīnu. Pārceļošana, hidžra, ir obligāta šai kopienai, muslimiem. Tā ir pārcelšanās no širka, nemuslimu, zemes uz muslimu zemi, un tā paliek spēkā līdz brīdim, kad pienāks stunda. 11. Uz to norāda Allāha vārdi, tiem, kurus apglabās eņģeļi, tiem, kuri bija netaisnīgi paši pret sevi, teiks, kādā stāvoklī jūs bijāt. Tie teiks, mēs bijām apspiesti uz zemes. Viņi teiks, vai tad nebija Allāha zeme pietiekami plaša, lai jūs veiktu uz tās pārceļošanu? Par viņu patvērumu kļūs elle. Ak, cik tad pretīgs ir šis patvērums? Izņemot vājus vīriešus, sievietes un bērnus, kuri nav spējīgi uz viltību un neatrod taisno vai pareizo ceļu. Iespējams, Allāhs tiem piedos, jo Allāhs ir atlaižošs grēkus piedodošs. An-Nisa 4, 97-99, 97, 98, 99. Kā arī šie Allāha vārdi, ak mani kalpi, kuri noticēja. Patiesi, mana zeme ir plaša un mani jūs pielūdzat. Al-Ankabut 29, 56. Al-Bagavī, lai Allāhs apžēlojas par viņu, ir teicis, šis ajāts bija nosūtīts par muslimiem, kuri palika Mekā un neveica pārceļošanu. Allāhs piesauca viņus ticības vārdā. Par nepieciešamību pārcelties tiek runāts sunnā. Pravietis, es teica, neizbeigsies vajadzība pēc pārcelšanās, kamēr neizbeigsies iespēja nožēlot grēkus. Un grēku nožēlošanas iespēja neizbeigsies, kamēr saule neuzlēks no rietumiem. Sohih, Al-Džāmija, 7436. Kad pravietis es apmetās Medinā, viņam tika pavēlēti pārējie islāma norādījumi, tādi kā zakā, gavēnis, hadžs, džihāds, azāns, aicināšana uz labo un ļaunā aizliekšana, kā arī citi islāma norādījumi. Viņš tam sekoja vēl 10 gadus, pēc kuriem tika apglabāts. Bet viņa reliģija palika, un šī ir viņa reliģija. Nav tāda labuma, kuru viņš nebūtu norādījis savai kopienai ievērot, un nav tāda ļaunuma, no kura nebūtu brīdinājis atturēties. Labums, uz kuru viņš norādīja, ir tauhīds, kā arī viss, ko mīl Allāhs un kas viņam tīk. Bet ļaunums, no kura brīdināja atturēties, ir širks, kā arī viss, ko ienīst Allāhs un ko viņš noraida. Allāhs sūtīja viņu pie visas cilvēces un lika džiniem un cilvēkiem obligāti viņam paklausīt. Uz to norāda Allāha vārdi, saki, ak, cilvēki! Patiesi, es esmu pravietis priekš jums visiem. Al-Araf, 7:15-8. Allāhs pilnveidoja ar viņu savu reliģiju. Uz to norāda Allāha vārdi,
šodien es padarīju par pilnīgu priekš jums savu reliģiju. Un padarīju par pilnīgu priekš jums savu augstsirdību. Un esmu apmierināts ar islāmu kā ar reliģiju priekš jums. Al-Maida 5:3. Pravietis nomira. Uz to norāda Allāha vārdi: patiesi, tu esi mirstīgs, un viņi ir mirstīgi. Pēc tam tiesas dienā jūs strīdēsieties jūsu kunga priekšā. Az-Zumar 39, 30,31. 30:31. Pēc nāves cilvēki tiks augšām celti. Uz to norāda Allāha vārdi: no tās zemes mēs jūs radījām un tajā mēs jūs atgriezīsim. Un no tās mēs jūs izcelsim citureiz. Tahā 20:55. Kā arī šie Allāha vārdi, un Allāhs izaudzēja jūs no zemes kā augu, pēc tam viņš atgriezīs jūs tajā un atkal izcels. Nuh 71, 17,18. 17:18. Pēc augšām celšanas cilvēki saņems savu rēķinu un atalgojumu par saviem darbiem. Uz to norāda Allāha vārdi: Allāhs atmaksāja ļaundariem par to, ko viņi izdarīja, un atmaksāja tiem, kas veica labus darbus ar labumu. An-Nadžm 53, 31. Katrs, kurš netic augšām celšanai, ir neticīgais. Uz to norāda Allāha vārdi: domā tie, kuri nenoticēja, ka viņi nekad netiks augšām celti. Saki pretēji. Zvēru pie sava kunga, jūs tiksiet augšām celti. Pēc tam jums tiks pavēstīts tas, ko jūs izdarījāt. Allāham tas ir viegli. At-Tagabun 64:7. Visus praviešus Allāhs sūtīja, lai iepriecinātu ticīgos ar labām ziņām un brīdinātu neticīgos. Uz to norāda Allāha vārdi: mēs sūtījām praviešus, kuri nesa labas ziņas un brīdināja, lai pēc praviešiem cilvēkiem nebūtu iebildumu pret Allāhu. An-Nisa 4:16,5. Pirmais no praviešiem bija Nuhs, Noas, miers viņam, bet pēdējais Muhameds. Pierādījums tam, ka Nuhs bija pirmais no praviešiem, ir Allāha vārdi: patiesi, mēs iedvesmojām atklāsmi tevī, tāpat kā iedvesmojām Nuhu un praviešus pēc viņa. An-Nisa 4:16,3. Allāhs nosūtīja praviešu katrai kopienai, tautai. No Nuha līdz Muhamedam viņiem tika pavēlēts pielūgt tikai vienu Allāhu un aizliegts pielūgt Taghūt. Pierādījums tam ir Allāha vārdi: mēs nosūtījām katrai kopienai pravieti, pielūdziet Allāhu un izvairieties no Taghūt. An-Nahl 16:36. Allāhs pavēlēja visiem saviem kalpiem noticēt Allāham un neticēt Taghūtam. Ibn al-Kejams, lai Allāhs apžēlojas par viņu, ir teicis: Taghūts ir jebkas, attiecībā uz ko kalps pārkāpj robežu pielūgsmē, sekošanā un paklausībā. 12. Taghūtu ir daudz. Galvenie to vidū ir 5. 1. Iblīs Sātans, lai ir par viņu Allāha lāsts. 2. Tas, kuru pielūdz, un viņš ir ar to apmierināts. 3. Tas, kurš piesauc cilvēkus uz sevis pielūgšanu. 4. Tas, kurš paziņo, ka viņam ir zināšanas par apslēptam lietām. 5. Tas, kurš tiesā vai valda ne pēc tā, kas nāk no Allāha. Par pierādījumu tam kalpo Allāha vārdi: reliģijā nav piespiešanas, jau skaidri atšķīrās taisnais ceļš no maldiem. Un tas, kurš netic Taghūtam un tic Allāham, tas ir ieķēries visdrošākajā virvē. Al-Bakara 2:25,6. Tāda ir apliecinājuma: neviens nav pielūgsmes vērts, izņemot Allāhu nozīme. Pravietis teica: lietas pamats ir islāms, tās balsts ir lūgšana, bet augstākais punkts - džihāds Allāha ceļā. Un Allāham ir zināms labāk. Miers un Allāha svētība Muhamedam, viņa ģimenei un viņa līdzgaitniekiem. 1. Iet runa par naidu pret cilvēka kufru, neticību. Izjust naidu pret kufru savā sirdī, pat pret vistuvākā cilvēka kufru, ir katra muslima obligāts pienākums, tāpēc, ka īstam ticīgajam jājūt riebums pret tiem meliem, kurus izdomā neticīgie par Allāhu. Bet tas neatiecas uz mīlestību pret pārējām cilvēku īpašībām. 2. Hanifija ir tīra monoteisma pārliecība, kura ir širka neatzīšana un novēršanās no tā. Islāms ir divu veidu, vispārējs un konkrēts. Vispārējais islāms ir tas, kas sācies ar Ādamu un ar kuru atnāca visi pravieši. Šī vispārējā islāma pamata pārliecība ir Hanifija. Konkrēts islāms ir islāms ar konkrētu šariātu, ar kuru atnāca pravietis Muhameds. 3. Runa iet par minētu darbību izpildīšanu attiecībā uz kādu citu, izņemot Allāhu, situācijās, kurās tas nav atļauts.
Tālāk tiks izskaidrotas pa punktiem situācijas, kurās tas ir atļauts. 4. Bailes dalās 3 veidos. 1. Atļautas, ja ir pārliecība, ka tas, no kā baidās, spēj kaitēt. 2. Aizliegtas, bailes izpildīt to, ko Allāhs vai viņa pravietis ir pavēlējis, piemēram, audzēt bārdu vai apsegt galvu. 3. Bailes, kuras ir širks, nepamatotas bailes no kaut kā, kas nav spējīgs kaitēt, piemēram, bailes no slikta dienas horoskopa. Tātad bailes no kaut kā, izņemot Allāhu, ir atļautas, ja muslimam ir pārliecība, ka tās spēj un grasās kaitēt. 5. Ir jābūt pārliecinātam, ka tas, ar ko saistās cerības, spēj un grasās sagādāt to, uz ko ceri. Un šī cerība ir atļauta tikai pēc tam, kad muslims iepriekš saistīs savas cerības ar Allāhu. 6. Ir jābūt drošam, ka tas, uz ko paļaujies, ir spējīgs palīdzēt vai sniegt to, ko vēlies. 7. Cerību trīsas, dievbailība, pazemība, bīšanās un pievēršanās var būt veltīta tikai Allāham. 8. Palīdzības lūgšana parastā un kritiskā brīdī, kā arī aizsardzības meklēšana ir atļauta, ja tas, kam tu lūdz, atbilst 4 nosacījumiem. 1. Ir dzīvs, 2. Ir klātesošs, 3. Ir spējīgs palīdzēt, 4. Dzird tevi. Telefonsaruna vai e-pasts nav pretrunā ar 2. vai 4. punktu. 9. Upurēšana un solījuma došana reliģiozā ziņā, krievu val, arābu val, var būt veltīta tikai Allāham. 10. Daži islāma zinātnieki apgalvo, ka par pravieti, nabiju, sauc to, kam tika iedvesmots šariāts, šarija, Allāha likumi un pavēles viņa radībām, bet netika pavēlēts nodot to pārējiem cilvēkiem, vai tika pavēlēts to nodot tikai tiem, kas tam šariātam piekrīt. Par sūtni, savukārt, sauc to, kam tika iedvesmots šariāts un pavēlēts to nodot konkrētam tautām vai visiem iespējamiem cilvēkiem. Mūsu pravietis 3 gadus nerunāja par islāmu atklāti, atklājot to, kas viņam tika iedvesmots, tikai uzticamu cilvēku lokam. Bet pēc 3 gadiem viņš sāka saukt pie islāma atklāti. 11. Islāma zinātnieki saka, ka hidžra kļūst par obligātu, kad nav iespējas atklāti praktizēt islāmu, draudi veselībai vai dzīvībai. Bet pārcelšanās no nemuslimu zemes, kurā ir iespēja atklāti praktizēt reliģiju, ir vēlama, bet ne obligāta. 12. Tas nozīmē, ka jebkas, ko pielūdz līdzās Allāham, vai kam seko vai paklausa lietās, kuras ir pretrunā ar Allāha norādījumiem, ir tāghūts.